mediju kanālu atlase notiek sadaļā meklēt, un sākotnēji tas, ko jūs redzēsiet, ir pilnu sistēmā reģistrēto mediju sarakstu. Skaidrs, ka iet cauri visiem ir sarežģīti, tāpēc mēs piedāvājam meklēšanas iespējas. Tātad var uzreiz meklēt pēc konkrētiem atslēgvārdiem, piemēram, šeit atlasīsies visi mediji, kuri savos aprakstos vai kaut kādā veidā būs norādījuši, ka viņu auditorijas saistīta ar biznesu, vai sievietes, vai izklaide. Tālāk jau šeit sarakstā jūs varat skatīties, pirmkārt noklišinot uz katru mediju, atvērsies kopējais aizpildījums pa visiem viņu reklāmas pozīcijām. Iespēja tāda. Nospiežot uz mediju kanāla nosaukumu, jūs redzat, teiksim, vienu vietu apkopot informāciju par to, cik daudz ir unikāli apmeklētāji darbdienā, brīvdienā, nedēļā un mēnesī, kā arī saiti uz mājaslapu. Te ir arī apraksts uzreiz, kā arī unikāli apmeklētāji darbdiena mēnesis, rādījumu skaits tieši šajā mediju kanālā darbdienā mēnesī un statistikas datu avots, protams, kas arī ļoti būtiski. Atlasīt var mediju kanāls arī pēc mediju kanāla, teiksim, novietojumu, izvietojumu. Tātad var meklēt tikai mājaslapas, tātad var meklēt tikai sākuma lapas, meklēt visas sadaļas vai kaut kādas konkrētas sadaļas. Kā arī var rakstīt tos mediju kanālus, kas apzīmē, kas apkopo reklāmas laukumus tikai pie rakstiem, piemēram. Šai gadījumā limitēsim. Uzliet, ka atkal jau sašaurinās izvēles iespējas. Tālāk ja ir izvēlēts kāds no mediju kanāliem, tas vienkārši ir jānospiež šo zīmi, viņš ieliks šeit grozā. Un tā viņu arī var izdzēst šeit no šī groza. Un tas ir veids, kā var pievienot mediju kanālus kampaņai.